Tā ir taisnība, ka likvidēs Rīgas autoostu. Nē, tad Rīgas autoostu iepriekšējā doma nolēma šos starptautisko autoostu pārdot, un cik es saprotu, tas pārdošanas projekts ir beidzies, un tur bija starptautiskā autoosta un būs. Un savukārt tas, kas šobrīd tiek projektēts, ir tātad centrāla tirgus rajonā veidot vairākās vietās reģionālu autobusu izkāpšanu, jo tātad arī šeit ir jābūt mijas punktam, cilvēki no reģioniem atbrauc, un tātad cits iet, nezinu, kājām, cits brauc ar Rīgas satiksmes transportu tālāk. Un tātad centrāla tirgus teritorija tiks pārprojektēta, un tātad viņš būs gan Rīgas lielākais šis transporta mijas punkts, bet arī tur tiks uzlabot šī tirzniecības funkcija. Tātad šie divi projekti tiks projektēti integrēti.